Sekotājs man jautāja, vai tiešām pastāv samazinātas valsts nodevas pērkot īpašumu, un atbilde ir jā. Standarta gadījumā fiziskai personai pērkot nekustamo īpašumu, valsts nodeva par īpašumu tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā ir 1,5% no īpašuma vērtības. Bet ir izņēmumi, piemēram 0,5% likmi noteiktos gadījumos. Var piemērot, ja izmanto valsts atbalstu mājokļu iegādai, atbilsti goda ģimenes programmas nosacījumiem, kā arī darījumos starp noteiktiem tuviem radiniekiem. Un starpība var būt ievērojama. Ja dzīvokļa vērtība, piemēram, ir 80,000 eiro, tad 1,5% ir 1,200 eiro. Savukārt 0,5% gadījumā tikai 400 eiro. Tātad 800 eiro paliek tavā kabatā. Tāpēc pirms nekustamā īpašuma darījuma vienmēr pārbaudi, vai tev nepienāks valsts nodevas atvieglojums.